Daugavas pilnīga aizsaušana Rīgā nav reta parādība, bet tas nenotiek arī katru gadu. Pēdējo reizi Daugavu pilnībā aizsauca 2011. un 2010. gadā. Bet cilvēki Daugavas aizsaušanu tikai tā uztver kā tādu nelielu brīnumu. Jo no seniem laikiem cilvēks ir fascinējusi doma, ka viņi Daugavu var šķērsot kājām, nevis pa ierastajiem tiltiem. Ievērojot cilvēku milzīgo interesi par Daugavas ledu, Rīgas pašvaldība nolēma izmērīt ledus biezumu, un tā konstatēja, ka ledus ir drošs staigāšanai. Tika izveidota ledus karte. Tā parādīja, kurās Rīgas pašvaldības teritorijas ūdenstilpnēs ir drošs ledus un kurās tas ir nedrošs. Cilvēkiem tika dots likumīgas tiesības staigāt pa Daugavas ledu, tā kā to ir darījuši cilvēki simtiem gadu. Diemžēl Daugavas ledus prieks nebija ilgs, ja precīzāk uz tā vairs nedrīkstēs atrasties. Vai nu ledu nedroši padarīja no tiltiem un cilvēku kurpju zolēm nokritušais sals un smilšu maisījums, vai arī zemūdens straumes un avoti. To neviens nesaka, lai gan iespējams, ka cēlonis ir pavisam kas cits. Galu galā uz Daugavas ledus nevar izbūvēt drošas margas un precilītas gumijas paklājus. Uz ledus valda dabas likumi. Valdība nevar tos ietekmēt, tāpēc cilvēkiem uz ledus kāpt nebūs. Kāpēc riskēt un doties uz ledus? Galu galā visu to ledu un avotus var apskatīt datora vai TV ekrānos, arī viedtālruņos. Šīs, protams, ir galīgas muļķības. Ledus nekur nepazudīs. Vismaz līdz pavasarim ne.